Es šobrīd atrodos Ādažos, vienā no lielākajām militārajām bāzēm Baltijā. Iespējams, ka šī ir drošākā, pati drošākā vieta Latvijā, kur varētu atrasties, jo šeit bāzējas Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki un NATO karavīri. Šī ir tā īstā vieta, kur mūsu puiši kļūs par īstiem vīriem. Mans šodienas plāns ir uzzināt vairāk par valsts aizsardzības dienestu un pat iespējams parunāt ar kādiem jauniesācējiem. Sveiks! Es tikko šeit ienācu, un es esmu patīkamā sajūtā un pārsteigts es esmu. Bet tur pastāstīt, kas šeit notiek? Sveiks! Šodien mums ir pēdējā diena pirmajai paplašinātai medicīniskai palīdzībai, kur mēs apgūstam gan civilo medicīnisko palīdzību, gan tieši šo armijas pirmo medicīnas palīdzību pēdējā dienā. Kā jau jūs tagad saprotiet no tā, kas notiek šeit, mums ir ieskaitas. Ieskaitas ir gan teorētiskas, gan praktiskas. Teorijā mēs atbildējām uz jautājumiem no īstām dzīves situācijām, un praktiskajos testos mēs pārbaudam mūsu prasmes trijos tādos kā cilvēka glābšanas veidos. Viens ir atdzīvināšanas pasākumi, otrs ir stipras asiņošanas apstādināšana ar kompresējošo saiti, un trešais, ko jūs tagad redzēt, ir stipras asiņošanas apstādināšana ar žņaugu. Tas no pirmā iesauku pareizi? Tieši tā. Tu jau esi iejūties? Jā, es domāju, ka esmu iejūties. Vide ir tāda ļoti izteikta, un grūti viņā neiejusties jau pirmajās 2 nedēļās, kuras mums bija tieši domātas, lai pielāgotos šai videi. Un, manuprāt, tas arī notika pēc pirmajām 2 nedēļām. Es jau iejūtos šeit un biju gatavs visiem uzdevumiem, kurus man instruktori uzdeva. No kurienes tu esi? Es pats esmu no Pļaviņām, Aizkraukles novadā. Pats tur gan mācījos, gan uzaugu, visu dzīvi nodzīvoju Pļaviņās, un šī ir pirmā mana pieredze tāda būt ilgāk prom no savas mīļās pilsētas. Bet tu vēlies kaut ko pateikt? Tieši pļaviņiešiem? Tieši tā. Jā, protams. Pļaviņieši turieties. Šeit arī gribu tieši pateikt jauniešiem, kuriem būs šie nākamie iesaukumi. Neuztraucaties, šeit ir ļoti forši, ļoti labi. Jūs iemācīs ļoti daudz jaunu lietu, noderīgu lietu, ne tikai militārajai dzīvei, bet arī civilajai dzīvei, kā arī šī pieredze jums radīs disciplīnu. Un disciplīna jums noderēs visā tālākajā jūsu dzīvē. Paldies, ka pastāstīji šo visu. Šodien tiešām ir ļoti superīga vide. Jā, paldies tev. Mums šodien interesants uzdevums, orientēšanās. Tagad es dodos uz nākamo punktu, kur es apmēram domāju, ka ir kaut kur aiz tiem 3 kokiem. Te tieši pretī. Sveiks! Sveiks! Kā tev sauc? Man sauc Gustavs. Manuprāt, pieteikties pirmajā iesaukumā, tas ir diezko vīrišķīgi. Kā tu nonāci līdz šādam lēmumam? Līdz šādam lēmumam nonāca tā, redzēju internetā, kā būs obligātais dienests, un ka tas būs brīvprātīgi. Un ņemot vērā, ka tas būs Ādažos, tāda iespēja starp NATO atrasties, tā diezgan ekskluzīva iespēja, tāpat arī kā Ādažos. Savā ziņā vēlos šeit gribēju iegūt jaunu zināšanas, izprast, kas vispār ir armija un kā tā globāli. Tev noteikti bija kaut kāds priekšstats pirms tu pieteicies, vai tev šis priekšstats ir mainījies? Sākotnēji priekšstats par to, ka tas viss sākumā tikai sākās, ka tas viss intensīvie treniņi un tā pati disciplīna sākotnēji gribēja mest ar to mieru. Bet, kad sākās intensīvāk, tomēr kaut kā piered pie šī visa, un pēc tam kaut kā mainīt tās domas, ka vajadzētu šeit palikt un turpināt sev strādāt un disciplinēt.
Kas ir pats labākais no šī brīža ieguvums no dienesta un kas ir pats sliktākais? Es teiktu, ka pats labākais ieguvums ir tā laika plānošana, ko iegūst. Kad aizbrauc mājās brīvdienās, ļoti izteikti var just, ka pats jau savā galvā tu plāno gandrīz vai stundās savu dienu uz priekšu. Tādā veidā var paveikt daudz vairāk. Un es teiktu, ka slikti ieguvumi nav nekādi. Tikai labi. Ko padomāja tavu vecāku, kad tu viņai paziņoji, ka tu gribi pieteikties dienestā? Sākotnēji vecāki man tieši atsūtīja, ka būs obligātais dienests. Sākotnēji padomāju, ka tomēr ne. Bet tomēr apspriežoties pats saviem domām, padomāju, kāpēc gan ne. Jo arī bija no vecāku puses motivācija tieši tāpat pašam. Un vecāki arī līdz ar to teica, lai pamaina rutīnu, pilnveidoja sevi šeit. Kāds ir dienas režīms? Dienas režīms ir šobrīd pamata apmācības laikā tāds garš un diezgan saspringts, varētu teikt, ka intensīvs. Ceļamies diezgan agri, jau ap 6. Un tā darba diena pēc vakariņām beidzas aptuveni 7:30. Un starp to ir mācības, vēl ēdienreizes, fiziskā sagatavotība, viss tā ļoti strukturēts un pārsvarā diezgan tāds rutīnisks katru dienu. Vai tu jau esi pieredzis pie šī režīma? Es personīgi esmu pieredzis, jau pieradu pirmajā nedēļā būtībā. Nekas tur ļoti sarežģīts nav pie kā pierast. Es paredzu, ka es joprojām atgriezīšos Ādažu militārajā bāzē un noteikti gan pats, gan arī jums parādīšu, kas notiek karavīru kazarmās, kā viņi uztur sevi labā formā un mācās.